Un čau visiem. Te atkal es un mēs šodien spēlēsim laikam pret CSK. Man dodas CSK. Un jā, viņiem ir 2 uzvaras, tāpēc redz nebūs viņš izlikt, jo mums varbūt būs 3 zaudis jau. Un sāksim maču. Sāksim. Laikam šodien vārtu stāvēs Jučers. Kā pēc manām domām. Jučers. Skatām. Iemetienā. Un zaudēja jau pirmo iemetienu. Pirmais vārti nav. Rēdlis paņem ripu no vārtu priekš. Tagad Indrašam atstāja Indrašs. Tentās tā aiziet. Radulovs noķer ripu. Rēdlis cenšas Radulovs. Kārsums ātri paspēja laikam nomainīties. Bet te, tomēr ir offsides. Džeriņš uzvār Sotnieks ātri cenšas nest. Galviņš. Tagad kā Galviņš izdara spēku paņem, bet Bukars noķer ripu un zaudē. Meija Jučers noķer vārtus. Ļoti labi. Te neprecīza piespēle apakaļ, bet Sotnieks dabū ripu. Bukarts tagad Bukarts. Meija nobloķē. Tagad aizsardzībā Sotnieks mēģina atņemt. Bīstami. Tagad gan ir ļoti labi. Dabū metienu izdarīt Sotnieks. Bet, tas vēl nav pasaules kā. Cibulskis garām vārtiem. Cibulskis nedabū. Un tagad vārti. Patriks Dāvis. Es varu noņemt tikai 1 gols skatāmies. Vārds aizslī. Tas ne. Bet 1 vārds tikai. Ļoti labi nospēlējam. Džonsons iemetienā. Ļoti labi izdarīt metienu. Ļoti bīstam un tagad Zubovs. Zubovs centās te neprecīzi. Neiztie brīdī uzspar ripu Skorcovs. Atkal bīstam Jučers. Jučers spēlē precīzi pagaidām. Bet te gan Cibulskis tomēr vārtiem garām. Bija labi izdevība CSK atmaksāties. Vēl pa 1 punktu izrauties vēl rezultātu. Vēl pa 1 punktu. Tagad nenoķer ripu Pavlovs. Laviņš cenšas sprūktam piespēle sprūkts garām vārtiem. Tagad Pavlovs metiens garām. Tas bija ļoti riskants metiens, jo tur arī varēja atņemt ripu. Sprūktam, sprūkts. Te neiztajā brīdī viņš uzparīja. Metiens Stana spēlē ideāli vārtos. Un izspēle ir pa labu Dinamo Reķis garām vārtiem. Reķis atkal garām vārtiem. Varēja mēģināt izmantot pretizpildumu, ne jau mēs pa vārtiem, bet tas nekas vēl 2 periodu priekšā. Tagad Indrašs beidzot var iziet. Neizdodas. Bīstam. Ļoti bīstam. Biesais iznāk uzreiz. Kā iznāca tā izdarīt? Gribēja izdarīt metienu. Te nezinu, ko Cibulskis domāja tur. Aizguldēja. Vārti tomēr Igorda Radulovs. Pirmais gols šajā sezonā viņam. Skatāmies, iziet no vārtu. Tomēr nedabū. Tomēr izlīdzina viņi iet jau pārsvar par 2. CSK laukuma tas ir. Atkal garām vārti. Un te jau labs
Labs spēku paņēmiens, un tā ir labi arī spēlēt spēku paņēmienu. Biezais, bīstami, biezais apvadā. Un tomēr Cibulskim ripā, Cibulskis nedabū labu uzmetu vārtiem. Bet Cibulskis skatāmies, kā Cibulskis uzmet tieši vārdsargus. Džeriņš gatavs, bet zaudēt. Galviņš, vēl viens bīstams spēku paņēmiens. No Galviņa puses. Bīstam spēlē. 3 sekundes spēlē. Un pirmais periods līdz 2-0. Ļoti bīstam. Nu, skatāmies, viņam 13 metieni pār. Ejam. Sāksies otrais periods. Bīstami. Un beidzot mana puse labā. Tā mēs Rēdlis, piespē. Bīstam uzreiz. Baigi tagad uz pirmajā uzbrukumā. Nav arī centās tik labs. Zaudē tomēr, bet līdz tas vēl nekas nav. Radula zaudē arī tagad parod spēlētājiem jaunajam. Stan ir labāks. Stan ir labāks pa visiem. Klaša. Te ir labi izdevība. Spēku paņēmies neprecīza piespēja. Un te Galviņš izdara spēku paņēmēt. Tad te varēja mēs uzēt Jučets. Jučers spēlē ļoti precīzi vārtos. Māris Jučers. Bičevskis spēlē. Bičevskis zaudē spruktām. Neprecīzi met pa vārtiem. Neprecīzi, bet Cibulskis cenšas ātri. Laviņš, Ivāns. Par garām laikam. Var vārds krāt citas, nezinu. Bet te neprecīzi Cibulskim, tagad Ivāns, Cibulskis, Bičevskis, tomēr Bičevskis arī neapzinīt. Un atkal, tomēr Cibulskim. Raids Ivāns. Un te viņš izliek. Un pirmo reizi spēlēs. Redzos, vai CSKA varēs izlīdzināt mazākumu. Un atkal. Atkal nedabū precīzi spēlēt. Džonsons, tagad Džonsons. Vārtu stāps, Džonsons, ļoti labi. Piemetiens, Džeriņš zaudē atkal. Te labi izdarīt spēku paņēmiens, neprecīzi spēle, bet Jučers neprecīzi tagad. Vārti! Mazākumā Andris Džeriņš! Mazākumā! Skatami! Laba piespēlē Andrim Džeriņš! Neviens netraucē vārtu priekšā. Aizskriet neapīt kovu. Vārtus nevar atceļot. Ļoti labi. Mazākumā trāpu. 3 spēlētāji gāja pie Džonsona, viņš aizvilināja un tad bija precīzi uzbrukums un ka viņi varēja trāpīt golu. Mazākumā trāpa golu, bet tagad CSKA nespēja precīzi uzspēlīt, tagad bīstam metiens. Atkal Reids pazaudē ripu, ļoti bīstam atkal pa vārtiem. Tagad CSKA ir sakaitināti laikam. Un būs pārmetiens. Nav pārmetiens, paspēja tomēr CSKA spēlētāji. Bīstam.
Bukārts. Nu, tomēr Stani ir labāks. Stani tomēr labāks ir. Bīstam spēle. Nu, pirmā mazākums ir izturēti, bet, nu, mazākumā viņi gūs punktu. Tas ir ļoti labi priekš Dinamo Rīgas. Tagad Pavlovs atņēma rīpu, bet viņš tomēr bija ieskrējies, ka viņš nevarēja vairāk tik viegli apstāties. Vārtu stāps. Bukārts izdara tomēr spēku paņēmienu. Un atkal būs mazākuma Dinamo Rīgai. Bukārts, Roberts Bukārts uztaisa. Sodu skatāmies, ko viņš izdarīja. Pagrūtīšanās laikam, jā. Atkal spēlē. Nu, vai izdosies Indrašs tagad lēnām cenšas studot? Vārti! Atkal mazākumā, Miks Indraši! Skatāmies, netrāpu, bet te Indrašs paķer ripot. Un atkal mazākumā viņi gūst vārdus. Cīņa lēnām atmaksājās. Ļoti laba cīņa pie viņu vārtiem. Te bīstami Jūčers tiek ar visiem galā. Un te labs spēku paņēmiens. Džeriņš, vienu vārtu autors tagad uz laukumu. Viņam atņem ripu. Offsides tomēr. Bīstami. Džeriņš uztais spēku paņēmienu. Labi. Te bija bīstami, tur varēja iet vārds, bet neizkustājā. Tur varēja easy game iet vienkārši. Bīstam tagad atkal periods beidzās. Otrais periods beidzas 2 goli, ļoti bīstam spēle. Atkal iekro Jēziņ, kas tie tādi, kā viņš šodien spēlēja nikni. Ļoti nikni spēlē Dinamo Rīga šodien. Tagad sāksies 13 sekundes, vēl viņiem ir jāiztur mazākums. Nobloķē tomēr. Atkal. Te Bukārts, tagad Bukārts iznāk uzreiz no soda. Offside tomēr. Bet atkal pirmais ļoti niknājis trieciens. Vienkārši viņi grūti solo. Čerks izspēlēt zaudē tomēr. Nu, tekās. Ļoti bīstam. Tagad labi, Dinamo Rīgai jānoturās bišķiņ. Jānoturās. Ja viņi noturās, viņi vēl var uzvarēt maču. Jučers. Jučers bīstam spēlē. Labi, viņš padod piespēli tomēr. Un tomēr zaudē atkal bīstamī. Vārdsārgs. Biezais. Tagad biezais. Viņš apvadīja, bet tomēr uz nobloķēja. Nu, labi. Čebūskis atkal. Laviņam. Stana spēlē precīzi. Džeriņam vismaz šajā spēlē jāuzvar kāds iemetiens sotnieks. Bortē tomēr. Bet nu ne. Ātri cenšās izspūmt ripu. Sprūts tagad.
Džēriņš pirmo vārtu auto. Džēriņu tu pagrūdi pie pašiem vārtiem. Te baigais mačs. Ja gan 30 minūtes jau izturē. Stāna atkal spēlē precīzi. Ļoti precīzi. Atkal. Nu. Rēģis. Zūbal. Un te Rēģis paspēja īstajā brīdī uztaisīt spēka paņēmienu. Tieši labs tas. Latvija tas var palīdzēt uzvarēt. Stāna tomēr paturība. Džonsons tagad. Tagad Skorčovs. Jā. Cibulskis. Pavlovs. Johnson. Skorčovs. Stāna uzreiz pie zemes. Vienu vārtu autors šodien Igors Radulovs. Johnsons tagad cenšas. Johnsonam vairs nav spēka. Johnson tomēr pagrūž. Johnson neiet apgudzēt. Bīstami! Kārcevam ir daudz spēka. Viņš apstājas nezinu kādā. Bīstam mačs. Nu ja Dinamo Rīga vismaz vienu spēli varētu varēt šajā turnīrā, tad tas būtu vismaz man sasti. Jā! Miks Indrašis! Iesit tomēr! Tāda pūsma pie vārtiem, tomēr Miks strāpa! Tomēr! Labi, Miks nostāja vārtu priekšā. Labi. Stānu tomēr pārspēja Miks Indrašis. 2 vārtu autors šodien Miks Indrašis. Miks Indrašis šodien ļoti labi spēlē. Un tomēr vārdus izkustina Jānis Sprukts. 4 minūtes vēl jāspēlē mazā. Nē, 4 minūtes vēl jāspēlē periodā. Cenšās tagad turēties Galviņš. Ātri tagad bīstam daudz uzbrukumu. Bīstami. Te bija ļoti bīstam pretuzbrukums. Un tagad Meija grib atmaksāt. Vārtu stāps no Andra Džēriņa. Labi, Andris Džēriņš šodien ar Miku Indrašu spēlē. Ļoti ideāli. Metiens Laviņš. Ātri paķer vārtu priekšā. No visa spēka. Jūče, tagad Laviņš, Cibulskis, Johnsons, tukšos vārtos. 1 gols, 2 piespēles Johnsonam sesas. Un vismaz viņi uzvarēs, man liekas, šito maču. Ir Dinamo Rīga. Spēlē ļoti precīzi. 30 sekundes vēl jāspēlē mazā. Viņiem periodā jāspēlē 30 sekundes. Tagad Sprukts neizspēlē. Atkal vārds at viņiem ir nost. Tagad ātri viņi cenšas spēlēt. Bečevskis. Bišķiņ pietrūkst. Varēja būt arī vārtos Rīpa un tomēr ir uzvarējuši. Jā! Pirmā uzvars jau sezonā viņam ir nice.
nospēlē viņu vienkārši ļoti precīzi un ļoti labi uzvar. Ļoti smuki. Pirmajā periodā zaudē 2-0, otrajā neizšķirt, un tad tagad viņi uzvara 2 gola pārsvaru. Skatāmies, 3. vietā Miks Indrašs. Ļoti labi. Miks Indrašs spēlē. 2. vietā nav vairāk, ne? Nu, skatāmies, ne? Nē, labi, 3. vietā ir Džamijs Džonsons, 2. vietā ir Mārs Jurčers, ļoti labi Mārs, viņš spēlē vārtos. Un Miks Indrašs 1. vietā, ļoti labi. Ļoti labi Dinamo Riga šodien uzvar. Ļoti labi. Ideāli vienkārši. Nākošais viņam ir 2, otrādi viņam ir apgriezt tikai. Tagad viņiem ir tas pats, kas mums. Viņš atspēlē tagad pret viņiem. Un to jūs redzēsiet nākošajā video, kā mēs spēlēsim pret viņiem. Un abonējiet, spiediet laiku un būs vēl video. Uz redzi!